Mārcis, es esmu no digitālās aģentūras Cube. Esmu tur dizaina nodaļas vadītājs. Esmu arī līdzdibinātājs un partneris. Un šoreiz runāšu par piekļūstamības tēmu. Sākumā atrast tādas temperatūru nomērīt. Cik daudz no jums zina par Eiropas piekļūstamības regulu? Varbūt paceļat rokas. Eiropas piekļūstamības direktīva, jeb regula, tur tāda radusies jau pirms kaut kāda laika, bet attiecīgie valstu likumi stājās spēkā pagājušo gadu pēc saulgriežiem, un tas mērķis ir padarīt pakalpojumus piekļūstams arī tiem cilvēkiem, kuram ir īpašākas vajadzības, lietojot dažādus digitālos risinājumus. Tās trīs lielās grupas, kā to var iedalīt, ir personas ar invaliditāti, tad personas ar īslaicīgu invaliditāti un tad tā novecojusība, vecākā sabiedrības daļa, kurai ar vecumu nāk klāt viss kaut kādas vai ne kaites, tur redzi, dzirdi un tā tālāk. Visus mūs tas piemeklēs, un attiecīgi tas arī šo auditoriju kaut kādā ziņā atvieglo šo pakalpojumu lietošanu. Ja mēs runājam par invaliditātēm, tad ko iekļauj šis vārds? Tātad šīs ir šīs galvenās grupas, kā tas iedalītos, tad gan redzes, gan dzirdes traucējumi, kustību traucējumi, runas traucējumi. Un tad arī tāda varbūt mazāk populāra un grupa, kas būtu psiholoģiskie kognitīvie traucējumi un arī autiskā spektra traucējumi. Bet, kā jau minēju, tad arī patiesībā plašāka sabiedrības daļa arī iegūst no šī, jo tas risina, arī kopējo tādu lietojamību, pakalpojumu ērtumu. Te viens piemērs no mūsu šāda paša pasākuma, kur mums bija ciemos arī cilvēks ar redzes traucējumiem, un tad tīri, lai iegūtu tādu mazliet empātiju, kā tas ir lietot risinājums. Šajā konkrētā gadījumā tā invaliditāte ir saistība ar redzi. Tas nav pilnīgs aklums, bet tas ir tāds ļoti īpatnēja slimība, kur tātad Reinis, viņš redz tikai ar periferālo redzi. Un tādā ziņā, kad pa vidu ir melns, apkārt redz, bet arī tā kā slikti migliņā. Un tad viņš lieto tādu funkcionalitāti, kur uz ekrāna viss ir milzīgi liels. Jo esmu izvēlējies arī telefonā lielāko to rezolūciju, ka viss ir, kā jūs pamanījāt, daudz lielāks. Un es atceros, ka tieši to izvēlējos, tur pat telefons jautāja, kā tu to tiešām vēlies darīt. Jo man vienreiz bija arī tā lieta, ka, tu atradīsim, man te viss ir jau savērts, kad es izmantoju Smart ID. Un bija šāda, atcerieties Smart ID, kad vecā versija, un man bija šāda, ka tie burti, cipari vārdu sakot, ir tik kaut kas tur izkrīt, ka viss vienkārši pabīdījās uz leju. Tas nozīmē, ka, un vajadzēja man fotografēt ar citu telefonu, tāpēc, ka Smart ID neatļauj veikt screenshot. Gudri, paldies viņiem. Un tad vienkārši izkrīt burtiņu. Cipari. Es nevarēju ievadīt savu pinkodu. Man vajadzēja mēģināt vēlreiz un vēlreiz, līdz man sakrita. Tagad tā vairs nav. Atrisināju problēmu. Es arī par šo pasūdzējos radio. Varbūt tāpēc tas kaut ko palīdzēja. Kaut kāda kustība, virzība jaunā. Jā. Tātad redzējām pilnīgi ierasts rīks. Tagad tas ir salabots, bet tāda ideja kādu palielina izmērus. Tā ekrāna klaviatūra izstumjās ārpus ekrāna, nav scrollējams, attiecīgi nevar ievadīt. Ja? Un tātad tas vienkārši nozīmē, ka šis risinājums nav pielāgots un nav piekļūstams. Un, tas rada šādu tipu grūtības. Un tāpēc ir šī regula, ja? Lai atvieglotu šiem cilvēkiem dzīvi. Un uz ko tad viņi attiecās?
šī regula, ko Latvijā diktē preču pakalpojumu piekļūstamības likums. Un tur ir būtībā tādas 3 grupas. Viens ir tātad specifiski pakalpojumu sniedzēji. Tur viņi sanāk tas traktējums, ka tie ir sabiedrībai nozīmīgi pakalpojumi. Transports, finanses, sakari, plašsaziņas līdzekļi. Viņiem, teiksim, ir tas regulējums plašāks. Bet tad ir tīmekļa vietnes, mobilās lietotnes, kurās tiek veikta elektroniskā tirzniecība. Tās būtu visi pakalpojumi, kas sniedz šo tirzniecību. To tirzniecības tulkojums likuma izpratnē ir, ja tiek slēgts distances līgums, kaut kāds, tad tas iekļaujās. Tas neatiecās uz visiem uzņēmumiem. Ir izņēmumi, restīvi mazāku uzņēmumu, kam tā definīcija ir tāda, kam ir mazāk par 10 darbiniekiem un mazāk par 2 miljoniem apgrozījums. Tad uz tiem neatiecās šīs prasības, bet uz visiem pārējiem, kas digitāli slēdz kaut kādas līgumus, tad attiecās. Kas uzrauga? Tātad Latvijā vienmēr nekas nav vienkārši. Mums ir 3 iestādes, kas uzrauga, bet lielākoties uz to, par ko mēs vairāk strādājam, uz tieši šo elektronisko tirzniecības pakalpojumu. Tas ir tāds, arī finanšu pakalpojumu. Tad ir tām nozarēm vēl ir savi uzraugi pielikti klāt. Un kādi ir sodi? Tātad pašā likumā specifiski sodi noteikti nav. Ir atsauce uz šo administratīvā procesa likumu, un tā ideja ir tāda, ka jums neatbilstību konstatēšanas gadījumā jums liks novērst šīs neatbilstības noteiktā laika periodā. Ja jūs būsiet likuma nepaklausīgs, tad jums var uzlikt šo sodu līdz 10 000 eiro, bet tagad tas ir administratīvā kārtā, viņu var atkārtot līdz jūs novēršat. Ko tad tas likums prasa? Praktiski, ko viņš prasa, kas mums ir jādara. Un tas likums, viņš nepasaka nekādas tehniskas, likumā nav nekādas tehniskas prasības. Tur ir vienkārši jūs risinājumiem ir jāatbilst šīm, ir jābūt piekļūstamam. Un kas ar to piekļūstamību ir saprotams, tad, ja mēs mēģinām tīri ko darīt, kā rīkoties, tad pasaulē par tādām piekļūstamības vadlīnijām tiek uzskatīts saucamais WCAG, jeb šo Web Content Accessibility Guidelines. Tas ir standarts, kas ir radies IT komunā jau kopš 99. gada, un arī Eiropas Savienības standartā ir tiešas atsauces uz to WCAG. Būtībā tas ir tas, uz ko ir jāskatās, ja vēlās ieviest piekļūstams risinājums. Un arī šajā Eiropas standartā tā atsauce ir uz AA līmeni, 2.1 versiju, tur visādi līmeņi un versijas. Bet tas ir tas, ko tīri praktiski būtu jāskatās. Un tātad, kā jau minēju, starptautisks standarts, un viņš sastāv no, tas AA līmenis 2.1 versija sastāv no tādām 50 konkrētām tehniskām izmērāmām prasībām, kuras tad ir jāievēro. Tur apmēram izskatās viņš šādas, katrai prasībai tur ir savs kods, viņas iedalās 4 grupās, tur 4 grupas, viena ir par to, cik tas risinājums ir gatavs tā, lai viņu varētu uztvērt, tātad visas šīs grupas, cik viņš ir atbilst tam, lai viņu varētu miedarboties, jeb tas operable, understandable, tas jau būs par saprotamību, par kaut kādiem tur kļūdu paziņojumiem, par valodu un robustu. Tas ir vairāk tāda tehniskā sadarība ar ierīcēm. Un kas vēl ir svarīgi zināt, ka patiesībā to milzīgāko darbu izdara mūsu jau ierīces. Jo jebkurā, teiksim, plaša lietotā, vai tas būs Windows,
MacOS, iOS, Android, jebkurā no šīm operētāju sistēmām, šīm tehnoloģijām ir iekšā visas šīs tehnoloģijas. Viņas tur tā vai savādāk saucās atkarībā no pārlūka, bet teiksim, tas, lai mēs varētu ierunāt un kaut kādā ievadu laukā tas pārvērstos par rakstītu tekstu, tā tehnoloģija ir ierīcēs. Mums pašiem tas nav jāprogrammē. Tāpat arī tāda tehnoloģija kā ekrāna lasītājs, tas ir iebūvēts ierīcēs. Mums pašiem tas nav jārada, jāveido. Tas, kas mums ir jādara, ir jāveido šis tehnoloģiskais risinājums tā, lai viņš ir saderīgs ar šīm visām brīnišķīgajām lietām, kuras arī attīstās un pilnveidojās. Līdz ar to tas uzdevums varbūt ir mazliet vienkāršāks nekā pirmšķietami liekas. Bet tāds arī, lai ieskicētu to dažādu prasību, to spektru, tāds viss neierastākā varbūt tās pieredze ir tieši cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo mēs visus šīs aplikācijas mājaslapas būvējam, viņas vizuālas un tā lietošanas veids, kā mēs uztveram, kā mēs skenējam to saturu, tā vizuālā pieredze viņa diezgan atšķirās no tā, kā viņa jāveido cilvēkiem, kas neredz. Un tā ir arī mums, veicot auditus un arī pašiem strādājot pie risinājumiem, tā ir tā pieredze, kas ir visatšķirīgākā, kur ir ļoti jāpiedomā līdzi, kāda tas risinājums būs, kā viņš izklausīsies. Ja? Vienmēr sakot, te arī tāds piemērs, ko nozīmē ekrāna lasītājs. Šeit ir Apple lapa, kas ir labais piemērs. Vienmēr, ja vajag kaut kur skatīties, vajag skatīties Apple, bet ko nozīmē ekrāna lasītājs? Voiceover on, Safari, Apple, heading level 1. Apple, visited, link global, navigation, landmark. Search apple.com, button. Shopping bag, button. Menu, button, end, global, navigation. Apple Watch Series 10, heading level 2, main, landmark. Finstant Classic. Learn more, Apple Watch Series 10, link. Buy, Apple Watch Series 10, link. iPhone, heading level 2. Meet the iPhone 16 family. Learn more, iPhone, link. Built for Apple Intelligence. MacBook Air, heading level 2. Šeit mēs varam redzēt, ka mēs, protams, sekojam līdz ar acīm, bet... Okay. Voiceover is now off. Okay. Principā mēs varam iedomāties ar acīm ciet šo klausītos, un tas ir tas saturs, kas ir mājaslapās redzams. Un, kas arī varbūt pamanījāt, tad, kad tiek uziets uz kādas pogas, tad tiek pateikts Learn more, MacBook Air, link. Tur tā informācija, kas tiek izrunāta, ir mazliet plašāka nekā pat ir redzama. Jo tad vienkārši, ja vienkārši teikt learn more, tad pazūd konteksts par ko learn more. Jo ir tāda learn more tajā lapā ir diezgan daudz, jo produkti ir diezgan daudz. Un tas ir visādas tādas nianses, bet es varbūt iziešu populārākajiem tiem piemēriem, labajiem, sliktajiem cauri, kā tas dzīvē izpaužās, varbūt no tādas sarindotas tādā secībā, kas varbūt skar visplašāko sabiedrības daļu, tad vislielākā ietekme ir būtībā tekstu palielināšanai. Ja? Jo palielināts tekstus, tur pat nav runa par kaut kādām baigām invaliditātēm. Tur tiešām tas ir jau, teiksim tā, cilvēki pēc 40 jau varētu meklēt kaut kur iPhone, kur bišķiņ lielākas fontiņas uzlikt. Un tā ir pilnīgi normāla lieta. Un tā gradācija, cik palielināt, arī ir tā kā, diezgan, tur nav tā, ka uzreiz ir viss milzīgi liels kā piemērā. Bet te īpaši ir jāpievērš uzmanība tieši aplikācijām, jeb lietotnēm, jo varbūt tās mājaslapām līdz ar, kad ienāca šīs te responsīvais dizains, kur ir jāpielāgojas ekrāniem, tur tas tehnoloģiskais risinājums kaut kādā mērā jau iestrādāja šo kad palielinot tekstus,
lapa tā kā nesabrūk, bet joprojām ir mājaslapās arī, kur programmētāji kaut kādos brīžos nofiksē, tur, teiksim, platumus, spogām vai kam, un tad sākās problēmas. Bet te var redzēt, ir viena aplikācija, kurai tā kā normālais skats, kādu dizainers ir iedomājis, un tad ir, kas notiek pie palielinātiem tekstiem, tad mēs redzam, ka kaut kas vienkārši nogriežās, nav redzams vispār un iziet ārpus ekrāna, un tā nevajadzētu būt. Savukārt apakšā ir YouTube aplikācija, kurā var redzēt, kad arī palielinot tekstus, tad tie tekstiņi, kas bija mazāki, viņi paliek lielāki, un tie, kas jau bija lieli, pietiekami lieli, tad viņi paliek tādi, kādi ir, un nekas īsti nepazūd, viss joprojām ir pieejams un sasniedzams. Tad, tekstu palielināšana tā skar ļoti lielu daļu. Kontrasts, tā ir arī lieta, ko mēs visi varam, tā teikt, izjust, jo droši vien ir arī kaut kādi piemēri, paši esat pamanījuši, kur kaut kas nav kārtībā, varbūt tur pārāk spilgta krāsa vai pārāk vājš kontrasts. Un te arī piemērs, kur ir tādi ļoti pelēki teksti un patiesībā tepat tie pelēkie, kas ir vājā kontrasta, viņi pat ir svarīgāki nekā tie skaidrojumi, kas tur ir blakām. Un tur, bet šī ir arī viena no lietām, kas, teiksim, arī pie slikta apgaismojuma kaut vai, kas mobilēs ierīcēs bieži gadās, arī būs grūti salasāmi, un tāpēc ir šī prasība par pietiekamu kontrastu. Tas pats arī ne tikai uz tekstiem, arī uz interaktīviem elementiem, teiksim, kur tur ir tāda sirsniņa spoga un arī tās brillītes, kuras mēs neesam izvēlējušies. Viņas arī, teiksim, lai saprastu, ka tas ir spiežams kaut kas, tad ir arī prasība pēc tā, kad ir jābūt pietiekamam kontrastam. Tad, ja mums ir video saturs, un varbūt apmācību kontekstā droši vien aktuāli, tad ir vienmēr ir jābūt subtitriem. Šiem subtitriem jābūt nevis tādiem, ka viņi ir tā kā daļa no šī paša video, bet pievienotiem tehniski klāt, lai var ar viņiem manipulēt, teiksim, palielināt burtu izmērus. Vai arī mēs zinām, ka, ja mēs tālrunī skatāmies video, un tur arī tie titri ir lielāki nekā tas būs uz liela monitora, pa visu ekrānu skatoties. Subtitri atkal noderīgi cilvēkiem, arī pat, ja nav invaliditāte, vienkārši tramvajā, skatoties kaut ko. Un vēl viena lieta, ja godīgi vispār neesmu redzējis, kad šis tiek kaut kur risināts, bet tātad šis audio apraksts, kas tas tāds ir, te būs piemērs atkal jau no Apple, kas ir audio apraksts. Tātad tas ir cilvēkiem, kas neredz, tiek aprakstīts, kas tad notiek tajā vizuālajā daļā. Un Apple, protams, viņi tur aprakstīs arī tur visu, kas notiek, pat ja tas varbūt tīri saturiski, ir tāda nice to have lieta, bet, principā būtu jāfokusēs, ka, teiksim, ja mēs arī tagad filmējam šo un Mārcis stāsta un rāda kaut kādu slaidu, un tad audio aprakstā būtu jābūt paskaidrotam, ko tad tajā slaidā visi redz. Bet šeit piemērs no Apple, kur ir pat tādā līmenī, kad tāds klipiņš. A young man uses sign language on a FaceTime call. You can catch up with friends. A young woman signs back as a family picnics. You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. A low vision man takes a photo with an iPhone. And you can start the day bright and early. A woman lies in bed using an iPhone app to open motorized curtains. She slides from her bed into a wheelchair. You can take a trip to somewhere new. A man hikes with friends. Now a close-up of his hearing aid. He stops to adjust its volume with an iPhone. 3 miles to the summit. A boy uses an iPad in class. You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes. An athlete selects outdoor wheelchair workout on her Apple. Lūk, un kā jūs pamanījāt, gan aprakstu to, kas notiek, gan arī tad kaut kādu uzrakstu, kas parādās, kas ir varbūt tīri jau saturiski pat svarīgi.
Nu jā, un šī arī ir, šī nav tajā AA līmenī, šī ir obligāta, nevis rekomendējoša prasība, un attiecīgi tam, ja jūs savā pakalpojumu sniegšanā izmantojat arī video saturu, nu tad šīm arī būtu jābūt. Vēl viena lieta ir izteikta vīriešu problēma krāsu aklums, lai cik tas dīvaini nebūtu, bet tur es nezinu to iemeslu, bet jā, tā tad izteikti vīriešiem krāsu aklums, tas nozīmē, jā, ka nespēja, teiksim, ka tie krāsu aklumi ir dažādi, viņi ir tur uz zaļajām krāsām, laikam bija visvairāk, un tad ir arī citām, bet tā ideja ir tāda, ka krāsa nedrīkst būt vienīgā atšķirības, saturiskā atšķirība, lai tā kā komunicētu. Un te ir tas, piemēram, no Elektrum, kur ir tā kā čārts un apakšā ir skaidrojumi, nu, cik tad tur ir bijis patēriņš maijā plusā un mīnusā, un tad kā to redz, teiksim, cilvēks ar krāsu aklumu, nu, tā ir tā kā simulācija, tas varbūt nav tā līdz galam patiesa, bet idejiski viņš varbūt neatšķir tos toņus, un arī tur no tiem klucīšiem varbūt grūti saprast, kurš tad ir kurš, un tajā vidējā piemērā, un tāpēc tā labā praksa ir, kad ir papildus mehānismi, kā saprast. Šī gadījumā tas mehānisms ir jau uzbrauc virsū uz tā stabiņa, tad parādās tas atšifrējums, ar jau skaidrojumu, kad aktīvās enerģijas tur salīdzinājums, plus un mīnus, nu, no kā tu vari saprast, kurš cipars ir cik. Bet, nu, vēl šis ir novērojams, teiksim, arī biežs piemērs ir, ja ir teksts, kaut kāds garš teksta paragrāfs, iekšā tekstā pa vidu linka saita, un viņi ir tikai ar krāsu, izcelta, teiksim, zilu, ja. Viņai būtu vēl papildus vajadzīgs vai nu tā kā underlines vai saucamais bold vai kaut kāds cits vizuāls atšķirība no tā pārējā teksta, lai var saprast, ka tas ir links. Nu jā, tad vēl cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir, kas ir tātad klaviatūras pieejamība, ko tas nozīmē, ka, teiksim, cilvēki ar kustību traucējumiem, viņi iespējams lieto palīgi ierīces, lai navigētu pa lapu, lai atrastu lietu, uz ko spiest. Un, nu, tas būtībā nozīmē, ka viņi lieto kaut ko līdzīgi kā klikeris, ja, kurš vienkārši iet uz priekšu vai uz apakaļ, un tur ir nospiest, jo viņi nevar precīzi, teiksim, trāpīt dažādu iemeslu dēļ. Attiecīgi visām interaktīvajām lietām, ja, ko var nospiest, būtu jābūt pieejamai ar klaviatūru. Tā kā nevienmēr tas tā ir uztaisīts, tehniski bieži auditos redzam, kaut kas nav pieejams ar klaviatūru, līdz ar to nevar tam piekļūt. Ievadas lauki, tad arī, teiksim, augšā ir piemērs, kur mums ir šis ievadas lauks, kurš prasa mums būt atkal ļoti precīzi koordinētu kustību veikt, lai mēs, piemēram, uzliktu, ka mūsu tur kredīta summa ir, nezinu, tur 7000, tātad ir jābūt alternatīvai. Zemāk piemērs, kur ir gan slaideris, saucamais slaideris, gan arī ievadas lauks, kur mēs arī varam, tātad alternatīva, tad, ja ir kustība traucējumi, tad tu vari arī vienkārši brīvā formā ievadīt, un tas arī ir viena no tādām prasībām. Jāpalīdz novērst kļūdas, kas ir jau atkal tas, man liekas, skar kopējo lietojamību. Tātad nevis tikai kļūdu paziņojums, kad ir nepareizi, bet kas varētu būt iemesls, piemēram, augšā piemērs, ja tur ir jābūt tā telefona numuram, ja, bet tur ir telefona numurs, tā kā, ko tu no manis gribi, bet tas vajadzētu būt mazliet uzvedinošākam, vai nu tad tur pārbaudi, vai atbilst tur tam zīmju skaitam, vai nav tur, restīvi kaut kādi simboli neatļautie, kas tur konkrētajā gadījumā varētu būt, ko tas tehniskais risinājums tur ir atradis, kas tur ir nepareizi. Tātad, jā, viens ir par kļūdu
paziņojumu kā tādu, kas ir noticis, un otrs ir, ko darīt, lai novērstu kļūdu. Vēl viena lieta. Kustīgs saturs. Tātad, ja jums ir kustīgs saturs, un šeit ir labs piemērs, dažreiz arī mājaslapās gribās būt dinamiskiem, un tur kaut kādas fona attēla vietā ir fona video, un viņš vienkārši tur iet pats savā vaļā, un šādiem te risinājumiem viņiem ir jābūt iespēja to, kas pats no sevis sāk šo kustību un kustās, un sevišķi tur ātri kaut kas midžinās, ir jābūt iespējai to apturēt, jo ir cilvēki, kam ir saucamais motion sickness, laikam, tas nezinu, kā tas latviskais termins, bet, kas vai teiksim, varētu ietekmēt dažādos veidos labsajūtu, šādas dinamiskas kustības. Un, tāpēc būtu vajadzīga iespēja apturēt apakšā piemērs, kur arī ir šie te ļoti liela klasika, lielie hero banneri, kas paši mainās pēc kaut kādām sekundēm. Tur otrs iemesls arī tas, ka ne visi cilvēki var paspēt noteiktajā laikā izlasīt tos teksta apjomus, un arī vajag varētu kontrolēt šo te kustību, lai var lēnām arī izlasot, iepazīties ar saturu. Te jau mēs nonākam pie grupas, kas ir tieši šie cilvēki, kas lieto ekrānu lasītājus, un tad, ja mēs lietojam kaut kādus attēlus, un šajos attēlus ir nozīmīga saturiska informācija, tad vai viņiem būtu jābūt aprakstītiem speciālā tehniskā veidā, kas saucās alt tagi, kas nav redzams šeit, bet, teiksim, kodā ir pierakstīts, ka tātad tur ir attēlots kāposts, kas tas ir, un viņam ir tāda atlaide procentuāla, un tik tas maksā, un tātad tam būtu jābūt vai nodublētam tekstuālā veidā, tur kaut kur zemāk, vai arī kā alt tekstam. Un vēl ir par tekstiem attēlos, ir vēl viena lieta, kāpēc viņi nav rekomendēti, ir tad, ja tie, piemēram, arī kā šeit, tur ir tādi, mazie tekstiņi visādi, tur ar zvaigznītēm, kur jurists lika pateikt. Un tā problēma būs arī tiem cilvēkiem, kas pēc tiem 40, kas gribēs uzlikt lielāku font saizu, tad visur, kur būs teksts, tad tas tehniski būs korekti uztaisīts, tad tehniskais teksts, viņš palielināsies, bet attēlos tas, kas ir iekšā, viņš nepalielināsies. Tie attēli, viņi paliks tādi, kādi viņi ir, un attiecīgi, tas nebūs korekti, kad tas mazais teksts, nebūs atkal labi izlasāms. Tāpēc tā vispār rekomendācija, protams, ir nelietot vispār attēlos iekšā tekstus, viņus tā kā tehniski likt kā tekstus, bet ja tas nav iespējams, tad nodrošināt to alternatīvu. Vēl viena lieta, ko mēs dzirdējām arī tajā piemērā ar ekrānu lasītāju, un šis būtībā ir diezgan aktuāli arī ne tikai piekļūstamības kontekstā, bet arī, ja jūs vēlaties, lai jūsu saturu labi indeksētu un interpretētu arī mākslīgā intelekta rīki, tad ir ļoti svarīgi šo te saturu strukturēt. Un tā strukturēšana tehniski izpaužās tā, kad tiek nodefinēts, kurš teksta fragments ir virsraksts, kurš ir apakšvirsraksts, kurš ir paragrāfa teksts, kas ir bulletlists, jeb šo saraksts. Un tas, ja varbūt vizuāli nav redzams, tad atkal tehniski satura vadības sistēmā tam būtu jābūt šādai iespējai formatēt un veidot šos tehniskos formatējumus, jo, kas notiek cilvēkiem, kas atkal lieto šos ekrānu lasītājus, viņiem varētu būt iestatījums, ka viņi atverot kādu lapu sākumā vienkārši grib pāriet pāri visiem virsrakstiem. Tas līdzīgi, kā mēs, teiksim, tur pārskrolējam, izlasām lielos virsrakstus, pirms sākam lasīt paragrāfu, nevis lineāri tagad sākt no sākuma līdz beigām, sevišķi tas kaut kāds garāks raksts.
Un tāpēc ir svarīga tā struktūra, jo tad tiem heading 2, jeb H2 līmeņa virsrakstiem, viņiem ir ātri pārskriet pāri un saprast, kur ir tā mana tēma, eju dziļāk, tur iespējams ir vēl dziļāka struktūra, un tad, ja šis te marķējums nav, tad tas viss ir viens teksta blāķis, un visticamāk, tā kā tur pēc pirmajām kaut kādām sekundēm tur atmetīs ar roku. Es pats esmu redzējis lietojamības testos, kā tas notiek, kad mēs dodam uzdevumu tur atrast informāciju, un mēs redzam, ka viņam lāsītas ekrāna lasītājs, un tūlīt būs tā atbilde, bet viņš, nē, te nav. Viņš nespēja sagaidīt, tā kā tas tik gari ir vienkārši. Un, jā, es jau arī pieminēju, un ko mēs arī dzirdējām par to, tur, kur mums ir šie te skatīt vairāk, pirkt, tad tas, kas mums kodā ir jāparedz, kad tur ir šis te konteksts paskaidrots. Tad, ja mums atkal vizuāli mēs savākam kopā, ka tur augšā ir okta un zemāk ir pēc polisi, un kad tas ir par okta polisi, tad atkal ekrāna lasītājā šāda ideja neeksistē, līdz ar to tur būtu jānolasa pēc okta polisi, ja? Un tas ir tā kā jānorāda. Daudz, vai ne? Visādi uzdevumi, bet kā tās prasības ievērot? Kā vispār nonākt pie tā, kad ir piekļūstami risinājumi? Ir viena lieta, kas ir, ko teiksim, iegooglējot, var redzēt, kā risinājumi ir tie saucamie overlay risinājumi. Kas tie ir? Tas ir tāds spraudnis, kas piedāvā tā kā kodā līdzīgi kā ielikt kodā gabaliņu, kas mums uzskaita Google Analytics vai vēl kaut kādus ārēju rīku. Tā arī ielikt kodā ārēju rīku, kurš iespējams ir kaut kāda ikoniņa, kas peld visu laiku, bet kad tu viņu nospied, tad iznāk šāds te lodziņš pa virsu lapai, un viņš piedāvā visu kaut kādus it kā risinājumus šai te piekļūstamībai, bet šis tehniski pēc prasībām viņš neatbilst prasībām. Šie risinājumi viņi faktiski ļoti labi izdomājuši kā kāds biznesa modelis, daudz viņus abonē, domājot, ka šādi viņi atrisina savu atbilstību mājas lapas, bet patiesībā tā zemē nomest nauda, jo tad, ja kāds cilvēks ar redzes problēmām atnāks, viņš ignorēs šo risinājumu, jo arī, lai saprast kontekstu, ja es esmu cilvēks ar tiem pašiem redzes traucējumiem, es nepaļaujos uz katrā mājaslapā savu to vai ne uzbūvēto loģiku, kā tas strādā. Es lietoju jau iekārtas līmenī šo iestatījumu visai operētāju sistēmai un tādā veidā pārvietojos pa visām aplikācijām lapām un izmantoju šo iebūvēto ekrāna lasītāju. Un tāpēc man ir jābūt lapai sadarīgai, jo nevis šādam risinājumam, kurš tā kā tiek ieslēgts, un tad man pašam jāsaprot un jāmācās no jauna. Vienmēr sakot, šo nevajag darīt. Bet ko vajag darīt? Ir jāiet tas hardware, ja? Un tomēr ir jāmācās, ja? Mēs tomēr par mācīšanos, un ir jāmācās, un ir jāzina tās prasības, un jāzina, kādas viņi ir, un būtībā tur ir 3 grupas, ja mēs tā sadalām, kas vispār par šo par to prasību ieviešanu ir atbildīgas, tad viens ir tur dizaineri, kas būs par šo vizuālo daļu, tur kontrastiem, pareizajām izvēlēm, lai būtu tā play pause opcija, tur kaut kādām kustīgām lietām, lai ir paredzēts viss šīs te vizuālās lietas, tad ir faktiski lielākais sloks ir uz programmētājiem, jo tur ir viss tātad šī tehniskā sadarība, tas ir kaut kas ir kodā. Tā tad jāraksta, jāapraksta, lai tas būtu strādājoši, lai tātad ierīces saprot, kādā valodā ir lapa vai aplikācija un lai tas viss strādā. Un tad ir arī satura veidotāji. Un tie būs tie cilvēki, kas ikdienā liks kaut kādu jaunu saturu, jaunus attēlus klāt, un viņiem būs tātad arī jāparūpējas, lai tas attēls
ir aprakstīts, lai tas saturs, kurš tiek ielikts rakstā, lai viņš ir saformatēts pa šiem te virsrakstiem un paragrāfiem. Un, tad ir arī cilvēki, kas teikt, to mainīgo saturu liekot, būtībā arī ietekmē to, vai tas tad beigās ir atbilstoši tām vadlīnijām vai nav. Kā tas praktiski no mūsu pieredzes ar dažādām organizācijām? Noteikti ir jāsāk to, kad vajag vienu atbildīgo, kurš tad to visu auno, kurš atbild par šo piekļūstamības tēmu, jo ja tas būs komunālā atbildība, tad nekas nenotiks tā īsti. Var paveikties, bet tur varētu būt, ka nenotiks. Kas ir viena lieta, ja jūs neplānojat tur tuvākajā laikā pilnīgi kaut ko jaunu publicēt vai nomainīt tur aplikāciju vai mājaslapu, ir jāsāk ar to apzināt, kur tad vispār ir tās neatbilstības. Tas būtu jāveic kaut kāds audits, lai saprastu, kas ir tās lietas, kas jālabo. Ir arī likums prasa šos te ievietot mājaslapā šo piekļūstamības ziņojumu, paziņojumu. Tā jēga tam ir tāda, ka, teiksim, it sevišķi cilvēkiem atkal ar tiem reģistrācijiem, kuriem tā lietošana ir diezgan laikietilpīga. Tas prasa tiešām ilgu laiku, lai teiksim, neredzīgs cilvēks iepirktos tur Maksimā vai Rimī internetā. Tad tas piekļūstamības ziņojums, tā doma ir tāda, ka pirms mēs sākam tur kaut ko darīt un investēt laiku, es varētu aiziet izlasīt, vai tātad šī lapa ir gatava man, vai tur tomēr ir problēmas, un tad es labāk, tur nemēģināšu. Tāda ir tā doma, tam paziņojumam būtu jāidentificē to, kādā stāvoklī tad šī vietne ir, un kad mēs plānojam novērst arī šos te neatbilstības, tāpēc ir tas piekļūstamības ziņojums. Un, noteikti arī jums ir, jūsu uzņēmumā ir, protams, ir IT pakalpojumu sniedzēji, un arī, tad arī jums no viņiem, kā no piegādātājiem, ir jāprasa ievērot šīs prasības. Jūs izsludināt kaut kādu konkursu par risinājumu vai lieciet iekšā šo prasību, jo savādāk, ja jūs neprasīsiet no viņiem, tad būs tur raustīs plecus un nebūs. Un tad atkal būs lieki izdevumi pēc tam. Protams, ir kaut kāda veida izpratne arī jābūt cilvēkiem, kas to visu procesu tātad vada, jo tur var paļauties, protams, uz to, ka tur piegādātājs, teiksim, visus attaisīs, bet jāsaprot arī kaut vai elementāri, kā var pārbaudīt, kaut kādu ātru testu pārbaudīt, vai tur atslēgas lietas ir piekļūstamas. Un, protams, arī, ja tā ir ikdienas kaut kāda lielāka risinājuma izstrādes, kas nav vienreizējs, teiksim, tur uztaisam mājaslapu, tur nopublicējam, un tā viņi tur dzīvos 5 gadus. Ja tas ir tāds nopietnāks risinājums, kur visu laiku tiek arī veikti kaut kādi papildinājumi, uzlabojumi, tad ir jāizstrādā process, kādā veidā mēs testējam katru to jauno lietu. Tā, un kā var apgūt? Tur ir dažādi līmeņi, var sākt tātad pirmkārt ir tās vadlīnijas, viņas ir ļoti, teiksim, izsmeļoši aprakstītas. Varbūt tā valoda tur citreiz ir tāda pārāk smagnēja, bet tur var ņemt palīgā LLM rīkus, tur, ChatGPT, Gemini, ko viņš ļoti pratīs arī paskaidrot, kādu no punktiem, cilvēkiem saprotamos terminos un varbūt ne tajā oficiālajā valodā. Bet, protams, ir arī kursi, kuru šo var mācīties, ir online kursi, ko to var mācīties. Var arī paprasīt citiem, kas māca. Mēs jau pirmajā daļā runājām par motivāciju mācīties, bet būtībā tur tā zināšanas ir jāveido, lai sevišķi izstrādes komandai, jo tur nav tāda šobrīd vēl varbūt tāda maģiska risinājuma. Varētu būt, ka
pavisam drīzā nākotnē ar AI attīstību patiesībā to daļu arī atrisinās mākslīgais intelekts, bet tur tomēr vēl ir tādas lietas, kas ir, ko nevar gluži vēl automatizēt, un kur, teiksim, ir tādas konteksta pārbaudes, un joprojām ir vajadzīgs tas cilvēka validācija un inputs. Bet tas drīzā nākotnē varētu atrisināties, redzot, kāds progress ir tieši izstrādes daļā. Un par LLM jau es minēju. Pie mums var griezties arī, ja kaut ko gribās par šo tēmu vai parunāt vai auditēt risinājumu vai arī atbalstīt tieši ieviešanā un pat kaut kādus tehniskos risinājumus izstrādāt. Un mums ir arī tāds satura veidotājiem apmācības modulis, kas tieši koncentrējās uz tām lietām, kas nav par programmēšanu un tur kaut kādām dizainiskām lietām, bet tieši, kas attiecās uz tiem cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar, teiksim, satura ievietošanu vietnēs. Tā, un vispār mēs nedaram tikai piekļūstamību, mēs esam tehnoloģiju uzņēmums, kas lielākoties mēs arī paši izstrādājam šos te risinājumus. Kaut kas nestrādā ar video, bet līdz ar to mums ir arī praktiska pieredze tieši tajā izstrādē un ieviešanā, gan dizainā, gan programmēšanā mēs esam, teiksim tā, pietiekami daudz arī paši mācamies darot un jāsaka, ka jo tur ir šobrīd pagājis, teiksim, 2 gadi, kopš mēs sākām šajā tēmā strādāt pie kā reāli risinājumu ieviešanas. Joprojām uzzinām kaut ko jaunu un iemācamies kaut ko jaunu par jaunu mobilo aplikāciju īpatnību, kā risinājumiem ir jāstrādā. Tā kā tas tāds arī pietiekami komplicēts temats. Bet tas no manīm arī viss. Un varbūt ir kādi jautājumi. Kā bija ar gramatiku?